sākums. Komerciāls valriekstu stādījums Somijā. Sveiki! Esmu Agnis Graudulis, uzņēmumu Mežs un vide. Ikdienā nodarbojos ar dabai tuvu mežsaimniecību un arī pa laikam sniedz konsultācijas par dažādām agromežsaimniecības sistēmām un riekstkoku audzēšanu. Un šodien jūs varbūt esat redzējuši jau kādus iepriekšējos 2 video no Somijas, un šitas ir 3. par valriekstu audzēšanu. Links uz tiem ir tur lejā kaut kur uz tiem iepriekšējām 2 video. Un šobrīd esmu projektā, kas ir ar 1 hektāru liels valriekstu stādījums nosacīt uz salām Baltijas jūras krastā. Tā jūra tur gan īpaši nav redzama, visapkārt ir ūdens. Un tā es izstāstīšu, ko te var redzēt. Es tādu stāvu pašā stādījuma vidū, tur ir apmēram 1 hektāra iežogota platība. Tur uz ziemeļiem, rietumiem ir mežs, uz dienvidu austrumiem, tur, kur ir atklāta ainava, tur ir tālāk ir Baltijas jūra, Somijas jūras līcis, tās ir paši Somijas dienvidu daļa. Un te ir sastādīti valrieksti, kur daļa vēl nav iestādīta, būs bišķiņ vēlāk, bet jau kaut kāds 100 koki apmēram ir. Tad tā stādījuma sistēma ir tāda, kad ir rinda ar valriekstiem, kuri kaut kādu 1,5–2 metru attālumā stādīti. Pa vidu ir stādīta sagaudze, kur ir viena rinda ir ar skuju kokiem, te ir vienkārši mežsaimniecības stādi, priedē un eglis sastādīts, un tajā pat starpā kā nākošā rinda ir sastādīts kļavs, kasteņi, parastie un melnaukšņi, un tad ir atkal nākošā ir riekstkoku rinda. Tas piesaks ir vajadzīgs, lai aizsardzībai pēc salnām un mikroklimatu veidošanām. Tas ir laikam pirmā vieta, kur es apskatu valriekstu stādījumu, kur ir izteikti domāts par piesaku. Tas piesaks ir stādīts kaut kāda apmēram 3 metru attālumā viens no otra, un ar domu viņu turēt tik ilgi, kamēr viņš būs vajadzīgs. Tad, kad viņš sāks traucēt valriekstu audzēšanai, tad viņi vienkārši nogriezīs. Un attiecīgi iegūs vai nu tur kompostu, vai kaut kādu sīkbaļķi vai malku. Tad tās valriekstu rindas te kaut kādās pirmās daļās ir ieklāts vienkārši strīpās sagrieztā plēve, ko lieto skābarības bedru apklāšanai. Tie valrieksti stādīti vienkārši iztaisot caurumiņu plēvē. Tur iebērts ir ar urbu izurbts 150 mm urbs, izurbts caurums, ielikts nedaudz komposts un tā zem apakaļ un iestādīts koki. Koki ir dažādi, ir gan sēklauģi, gan dažādi potējumi. Tas noteikti ir ļoti eksperimentāls stādījums, te ir kaut kāds 20 dažādas varietātes sastādīts, kas ir no dažādiem klimatiem nākušas. Un būs ļoti interesanti pavērot, kas vēlāk šeit notiek, kas aug labāk, kas aug sliktāk. Te ir nākošā rinda, te ir pavisam maziņi stádiņi. Redzēt, kaut kas arī noteikti ir pabeidzies, ar to ir vienmēr jārēķinās stādot kādus kokus, kad ir kaut kāds atbirums. Mazais stādiņš ir dzīvs, un tam noteikti būs cerības izaugt pa lielu koku. Un tas patiesībā tas zemes īpašnieks teica, kad labāk viņam ieaugās tie stādi, ko viņš ir stādījis maziņus. Stādījums ir stādīts 24. gadā un nedaudz arī 20 šī gada pavasarī. Šitos te pļavas stādus viņš ir audzējis pat no sēklas, jo Somijā pļavas stādus nevar nopirkt tāpatās kā Latvijā. Šī ir stādījuma eksperimentālā daļa. Te ir šopavasar sasēti dīkstoši valrieksti, un lai neviens viņus neapēstu, viņiem ielikts tāds tērauda siets salocīts. Te var redzēt, kāds tas aizsargs siets izskatās. Viņš ir apmēram kaut kādus 30 pār centimetri
augstumā, tenīs abi gali viņam ir cieti, viņš vienkārši ir ierakts zemē. Var redzēt, kā viņš izskatās ieraktā formā, un tur galos vēl uzliks kvadrātains sietiņš, viņš aiztaisīts ciet. Tās acis diametrs ir kaut kādi apmēram 12 vai 13 mm, ja es nemaldos. Lai tur viss tie grauzēji netiek iekšā, un tas koks var izaugt, un stāvot augstnē ar laiku tas siets arī sadalīsies. Tāds, mans droši vien ieteikums būs, ka es to sietu pirms likšanas zemē ielikt nedaudz uguni, apdedzinātu, lai tas cinks ātrāk noiet nost, un tas siets vienkārši ātrāk sarūcē, un koku saknes neieaug metālā. Šitā te ir kādreiz ir bijusi sēdas zāliens, šobrīd ir kaut kāds pāris zāļu sugas, te ir kaut kāds stiebru zāles, kas ir sētas un āboliņš, un tā augsne ir tāds, riktīgi ciets māls, no kur var taisīt ķieģeļus. Es pieļauju, tas arī kaut kāds bijušais jūras dibens. Pēc krāsas tāds pagaišs māls, kurš šobrīd jau ir, tāds riktīgi ciets. Un gruntsūdens līmenis stāv. Ja ieskatās kontrola caurulē, kur mēra gruntsūdeni, te, nezinu, video var redzēt, viņš ir kaut kādu mēram 1,5 metra dziļumā. Ziemā viņš ir augstāks. Būtībā tāda perforēta drenāža caurule ir ļoti labs veids, kādā veidā kontrolēt to gruntsūdeni un arī saprast, kas tur notiek tādā sistēmā un kā atšķirās, kas notiek pēc lietas un kur ir pa slapi vai kur ir pa sausu. Tātad par šķirņu izvēle kaut kāda daļa no šīm te šķirnēm šeit ir sastādītas, un tie stādi ir iegādāti gan Bulgārijā, gan Dānijā, gan Lietuvā, dažādās vietās ir savākti. Un tad ir, te nav minēts šķirnes, te ir vēl Peščanski, Mars un vēl kaut kas šeit nav. Un daļa no sēklaužiem, un tad pēc tam varēs redzēt, kas šai vietā ir piemērots, kas aug, kas neaug. Šeit ir iestādīts čandlers, kas ir tā kā, vidus Eiropas šķirnu vairāk. Tad ir jāskatās, kā viņi te būtu piemēroti. Un, valrieksti aug. Un būtībā ir jāsaprot, ka tā ir jauna kultūra, un viss ļoti daudz, kas ir tāds gluži eksperimentāls, un droši vien, ka to dārzu veidojot ir prātīgi sastādīt dažādas šķirnes un pēc tam skatīties, kāds ir tas rezultāts, un pēc tam arī tālāk strādāt ar to, kas aug. Jo būtu bišķiņ kļūdaini no sākuma pieņemt, ka kaut kas noteikti neaugs, jo neviens jau nezina patiesībā, kas tur riktīgi augs. Ir skaidrs tikai droši tas, kad valrieksti ziemeļa klimatā auga, un tas, kas ir jāizdara vienkārši atlase. Tad Somi ļoti intensīvi to nodarbojās, viņi veido jaunus dārzus, gan sēja Latvijas valriekstu sēklas, gan arī citus skatās, kas tur sanāks, un viņi reāli ir sapratuši to, ka tā ir nākotnes augļu koku kultūra. Kā mežmalu kultūra te ir bišķiņi sastādīta, kas te neāmalissimā, kaut kādi pāris stádi, kas te ir, patiešām ļoti eksperimentāli izskatās, kad šobrīd viņi aug, un tad būs ļoti interesanti pavērāt, kas ar viņiem notiek pēc gada, pēc diviem, kāda ir bijusi augšana. Jā, tas bija tāds neliels ieskats Somijas lielākajā valrieku stādījumā. Ja jums patika šis video, tad tur var lejā nospiest laiku. Ir vēl arī 2 citu video, ko var noskatīties par to pašu tēmu, un arī bišķiņi vecāki tie linkus es kaut kad ielikšu lejā aprakstā. Jums interesē kāda konsultācija par valriekstu audzēšanu vai par kaut ko līdzīgu, tad es tā kā varu palīdzēt, kaut ko izstāstīt par kādu agromežsaimniecības sistēmu. Tā, paldies, ka skatieties. Ja patīk tas kanāls, tur arī var nospiest parakstīties, un tad jūs arī biežāk iegūsiet kādu jaunu ziņu. Kaut ko vērtīgu sev uzzināsiet. Paldies, ka skatieties, tiekās kaut kur mežā.